Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs klaiņojām par šabata laikā tukšo Jeruzalemi, pabijām etiopiešu baznīcā un ebreju sestdienas pusdienās. Uzzinājām, kāpēc ebreji nesā kipu un kā prot priecāties. Šodienu mēs atkal pavadīsim šajā ne ar ko nesalīdzināmajā pilsētā, jo mēs vēl neesam redzējuši pat pusi. Lūk, tur jūs redzat pilsētas domes ēku, un mēs šķērsojām bijušo frontes līniju. Te 1948. gada vasarā mēs apturējām jordāniešu karaspēku. Tā kā Izraēlas valsts dibināšanas dienā notika 5 arābu valstu uzbrukums. Vistālākā bija Irāka, vēl bija Sīrija, Lībija, Ēģipte un Jordānija. Līdz Jordānijai te ir 30 kilometri. Viņi ieņēma aptuveni pusi Jeruzalemes, un kad ar jordāniešiem tika parakstīts pamieris, te bija kaut kas līdzīgs Berlīnas mūrim. Un līdz 67. gadam, kad mēs atbrīvojām visu Jeruzalemi, pilsēta bija sadalīta 2 daļās, un dažreiz te notika traģikomiski atgadījumi. Tas ir franču klosteris, un reiz 60. gadu sākumā kāda mūķene skatījās pa kreiso logu 2. stāvā. Un aizklepojās. Veca tantiņa. Viņai bija kādi 80 gadi, un viņai no mutes izkrita zobu protēze. Gadās. Un nokrita tieši tajā vietā, kur tagad ir iela. Bet šī iela bija neitrālā zona. Tā nokrita tieši pa vidu. Un tālāk sākās stāsts, kas ir ļoti raksturīgs sadalītai Jeruzalemei. Sārakste gandrīz pusgada garumā, ANO ietvaros, Jeruzalemes pamiera komisijas ietvaros par to, kur ir nokritusi zobu protēze, kurai pusē tuvāk un kam ir tiesības to paņemt – jordāniešiem vai mums? Šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Pēc visām pārunām izveidoja delegāciju, kurā ietilpa izraēliešu virsnieks, jordāniešu virsnieks un uguns pārtraukšanas komisijas loceklis. Viņi atrada un atgrieza mūķenei pazaudēto protēzi. Bet fotogrāfija, ko šajā svinīgajā brīdī uzņēma žurnāla Life reportieris, aplidoja visu pasauli. Un tā mēs esam vecpilsētā. Tūlīt mēs iesim pa ielu, uz kuras atrodas vienlaicīgi vairākas kopienas. Te cilvēki ir spiesti dzīvot kopā. Šis ir musulmaņu gabaliņš. Lūk jums pirmās Korāna rindas. Te ir atzīme, ka šīs mājas iedzīvotājs ir pabijis Mekā, melnais akmens, Kaaba. Tagad mēs esam nokļuvuši lībiešu kvartāla kristiešu gabaliņā. Pati tā vecpilsēta ir tik nesaprotama tā kā sievietes somiņa. Tur liekas, ir pilnīgi viss samests iekšā, vienkārši pilnīgi haotiskā kārtībā un secībā, un tad, kad tev jātiek pie mašīnas atslēgām, tu jārokās cauri visai somiņai. Tas tā gluži nav. Tradicionāli Jeruzalemes vecpilsēta ir sadalīta 4 kvartālos – musulmaņu, kristiešu, ebreju un armēņu. Un vietējie šajā sistēmā labi orientējas. Mēs vecpilsētas izpēti sāksim ar vislielāko un apdzīvotāko kvartālu – musulmaņu. Te starp suvenīru bodītēm ir paslēpies slavenais audumu veikals, kas pieder Bilalam Abu Kalafam, īstam austrumu tirgonim vairākās paaudzēs.
Mana ģimene ieradās te no Kurdistānas. Tas ir starp Turciju un Irāku. Manu pilsētu sauc Zaho. Kad Saladins iegāja Jeruzalemē, lai cīnītos ar krustnešiem, viņš paņēma līdzi 8 ģimenes, kuras palika pilsētā. Viena no tām ir mana ģimene. Un mēs strādājam ar audumiem vēl no mana vectēva laikiem. Protams, viņam tad vēl nebija veikala. Viņš staigāja pa ciemiem ar somu uz muguras un tā pārdeva. Bet pamazām uzradās veikaliņš, pēc tam otrs. Tagad mūsu ģimenei ir vairāki audumu veikali. Es te strādāju visām 3 reliģijām. Es domāju kristietību, jūdeismu un islāmu. Piemēram, šie audumi ir no Sīrijas. Tie ir musulmaņiem, darināti no zīda un kokvilnas. Šis ir sieviešu ikdienas apģērbam. Svētku dienām izmanto daudz spīdīgāku. Kas attiecas uz vīriešiem, tad tas, kas man ir mugurā, ir ārtava ciltstāvam Ābramam. Bet svētku dienās mēs izmantojam spīdīgāku audumu. Priekš ortodoksālajiem ebrejiem mums ir lūk šis. Tas ir materiāls šabatam. Un tas ir košers. Ēdienam ir kašruts un audumiem arī. Svētku dienās, Jom Kipur, Pesach, Roš Hašanā izmanto balto ar strīpām. Bet tagad parunāsim par kristiešu lietām. Parasti garīdznieks ir tērpies melnā, bet dievkalpojumiem izmanto īpašus tērpus. Lūk, šis ir pareizticīgā mācītāja tērps, bet šis ir katoļu mācītāja tērps. Bet vēl es gribu parādīt jums audumus, ko izmanto patriārhs. Sarkano izmanto Ziemassvētkos. Violeto lieldienās. Balto izmanto svētdienās un baptisti. Pārējās nedēļas dienās viņi velk zaļo. Tagad es jums gribu parādīt audumu Romas pāvestam. Tas ir tīrs zīds ar 14 karātu zeltu. Šis materiāls arī ir ar 14 karātu zeltu. Tā ir māksla. Lai uzaustu 10 metrus šādu audumu, bez apstājas jāstrādā 40 dienas. Cik tas metrā maksā? Sākot no 3,5 šekeļu līdz 6,000 šekeļu metrā. Tūlīt es parādīšu jums kaut ko no Marokas. Viņi taisa audumus mājas dekorēšanai. Tagad lidosim uz Indiju, uz Kašmira, Indiju. Zinu, ko vispār tie audumi bija ļoti skaisti. Es teikšu, kā ir. Viņi bija tiešām ļoti skaisti, un tā šalla bija ārkārtīgi mīksta un patīkama. Mums ir šalle, ko sauc fatuš. Ir salāti fatuš, bet ir arī tādas šalles. Tās ir izgatavotas no īstas vilnas, roku darbs. Un tā nav kopiju. Tās taisa tikai vienā eksemplārā. Tā ir māksla. Cik maksā? 2800 šekeļi. Skaidrs, ka es nepirku šalli par 1500. Uzvelc 2000 šekeļus tev mugurā tagad. Zinām, Latvijā mūziķiem jau nav problēmas, jā? bet es nevaru atļauties laikam tādu šalli. Man arī negribas. Mēs pieņemam kredītkartes. Mans veikals apvieno cilvēkus. Mēs nenodarbojamies ar politiku. Visu reliģiju cilvēki nāk šurp un pērk audumus. Visur, kur tu ej, tu saskaries ar reliģiju. Te uz katra soļa saskaries ne tikai ar dažādām reliģijām, tautībām, kultūrām un politiskiem uzskatiem. Te ir piedzimuši un dzīvo cilvēki, kuriem pat var būt dažādas pilsonības un pavalsniecības. Un viņiem visiem Jeruzaleme ir dzimtā pilsēta. Es esmu palestīnietis.
Es neesmu izrēlietis. Es esmu dzimis Jeruzalemē 1958. gadā. Pabeidzu skolu Jeruzalemē. Tā bija katoļu skola, bet es esmu musulmanis. Manai ģimenei šis bizness ir jau kopš 1942. gada. Mans tēvs arī šeit sāka savu dzīvi. Viņš bija gids, bet pēc tam viņš atvēra šo veikaliņu. Viņš ļoti cītīgi strādāja. Es runāju 11 valodās. Tekoši es runāju 6. Kādās? Arābu, protams, ivritā, angļu, franču, itāļu, spāņu. Šī valsts ir priekš visiem. Šī ir 3 reliģiju zeme – musulmaņu, kristiešu un jūdeistu. Normāli cilvēki viegli sadzīvo viens ar otru. Politiķi visu sarežģīja. Man ir draugi gan starp kristiešiem, gan jūdeistiem, gan musulmaņiem, un tas, kas mums šeit ir visvairāk vajadzīgs, ir miers. Šī ir brīnišķīga valsts, tik maza, bet visi karo viens ar otru. Šajā raidījumā mēs nerunājam par politiku, bet mēs nevaram nestāstīt jums par to, ka Izrēlā tikai mūsu ekspedīcijas laikā notika vairāk kā 30 incidenti, kurus var kvalificēt kā teroraktus. Vairāk kā 30. Dienās, kurās mēs staigājām pa vecpilsētu, Jeruzalemē bija pastiprināti drošības pasākumi. No rīta mēs pamodāmies, ieslēdzām televizoru un gāja ziņas. Un tad rādīja kā reiz notikums. Ejot ielās, es ar aizdomu skatījos uz katru cilvēku ar mugursomu, vai katru, kurš iet viens pats. Tur bija viens čalis ar AC/DC krekliņām, melnām brillēm un hūdī tādu, un es kaut kādu milzīgu smagu somu. Uzreiz gribējās kaut kā tā vai no ātrāk paiet viņam garām vai kaut kur citur pamukt. It kā jebkurā brīdī kaut kas var notikt. Bet neviens mazākais apstākļs neliecina par to. Vai tagad pilsētā ir mierīgi? It kā nē. Ja jau mēs te stāvam, tad nē. Un tomēr es esmu pārliecināts, ka labu cilvēku ir vairāk nekā sliktu. Un īpaši te, Jeruzalemē. Un jūs jau paši to redzat. Un ieraudzīsiet vēl pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Armēņu kvartāls ir mazākais vecpilsētas kvartāls, bet tā kopiena skaitās viena no senākām. Ieceļotāji no Armēnijas Jeruzalemē ieradās jau mūsu ēras 4. gadsimtā. 12. gadsimtā ar krustnešu ierašanos kopiena ātri pieauga, izveidojot etnisko kvartālu tur, kur tas atrodas vēl joprojām. Te var iepazīties ar armēņu virtuvi, vēsturi, kultūru un, protams, tradicionālo amatniecību. Mēs atnācām uz Džordža un Dorinas Sandrūnī darbnīcu, lai redzētu, kā apglezno slaveno armēņu keramiku, bet negaidīti paši kļuvām par māksliniekiem. Profesionāli mākslinieki ir visapkārt, bet mums ir vajadzīgi slikti gleznotāji. Es tieši esmu ļoti slikts. Daļu darbu mēs veicam ar trafareta un krītiņu palīdzību. Pēc tam mēs atkārtojam zīmējumu kontūrus ar melnu krāsu. Bet ir arī cita tehnika, daudz sarežģītāka, kad tu zīmē brīvi, bez šablona. Tam nepieciešams daudz talanta. Vai man koncentrēties vai nekoncentrēties? Tāds ir jautājums. Koncentrēties vai nekoncentrēties? Šī ir tradicionāla tehnika. Jeruzalemē armēņi ieradās aptuveni pirms 1600 gadiem, bet 1600 gadus atpakaļ viņi vēl nenodarbojās ar podniecību. Aptuveni pirms 100 gadiem, kad Briti ieņēma Jeruzalemi 1918. gadā, Briti vēlējās atrestaurēt dažus Jeruzalemes vēstures pieminekļus. Viņiem bija nepieciešams restaurēt klints kupola mošejas flīzes. Lai izdēļot šo vietu, bija vajadzīgas 40 000 flīzes.
Un radās problēma, kur ņemt tik daudz flīzītes. Bija iespēja pasūtīt tās no Turcijas, jo tur bija attīstīta keramikas industrija. Bet bija arī cita iespēja. Tā vietā, lai pasūtītu flīzes, uzaicināt uz Jeruzalemi meistarus un izveidot savu keramikas industriju. Un viņi uzaicināja no Armēnijas pirmo potnieku ģimeni, kas arī 1918. gadā sāka šo industriju un tradīciju. Pirmā armēņu keramika Jeruzalemē tika izgatavota 1918. gadā, un to paveica armēņu mākslinieks Oganesjans. Man ir viena vāze, ko viņš izveidoja 1924. gadā. Šodien tā ir gandrīz 91 gads. Kad man būs 91 gads, es nevienam nebūšu interesants, bet vāzi, kam ir 91 gads, katrs grib iegūt. Mēs dzīvojam pilsētā, kurā visam ir savas tradīcijas. Mēs neesam nākuši no nekurienes. Tā tas ir. Un šodienas armēņu keramikas tradīcijas ir ne tikai apgleznošanas māksla. Tas ir pasaules uzskats, teoloģija, kultūra. Viss ir iekļauts šajā mākslā. Mana ģimene ieradās Jeruzalemē 1918. gadā. Tajā laikā mans tēvs bija zīdainis, kuru aprūpēja viņa mamma un vecmamma. Viņa bēga no genocīda Turcijā. Jeruzalemē pieņēma armēņus, jo viņu klātesamība Jeruzalemē bija vēsturiski attaisnota. Lūk, kas ir interesanti. Jeruzalemes vēsture ir kas ļoti svarīgs. Daži cilvēki pat nedzīvo mūsdienās. Viņi dzīvo vēsturē kā tādā. Tajā, kas notika pirms 1000 vai 2000 gadu. Viņiem tas ir noticis vakar. Tas nemaz nav tik sen atpakaļ. Jo vēsture arī padara šo valsti tādu, kāda tā ir. Šī ir brīnišķīga valsts. Man prāts ir uzsprādzis no Izraēlas. Kad tu atbrauc uz Ameriku, viņi tev stāsta, ka tas, kas noticis pirms 200 gadiem, ir senā vēsture. Bet, kad tu atbrauc uz Jeruzalemi, mēs runājam, ka akmenim, kas ir tās mājas stūrī, ir tik vien kā 2000 gadu. Tas ir, ja tu teiksi, manai mājai ir 200 gadu, tev atbildēs, tā ir diezgan moderna. Bet lieta tāda, ka šajā vietā tu nevari nošķirties no reliģijas kultūras, reliģijas tradīcijām. Ja tu dzīvo Jeruzalemē, tu esi kaut kas. Tev ir nosaukums. Tu esi armēnis, tu esi ebrejs, tu esi katolis, tu esi musulmanis, tu esi pareizticīgais, tu esi ultraortodoksālais. Tev ir nosaukums, tev ir skaidra identitāte. Tā šeit ir. Beautiful. Man pat liekas, beigās sanāca tīri tā neko. Tagad jums ir jāizdara pēdējā lieta saviem darbiem. Jums tie ir jāparaksta. Bez paraksta tas nav nieka vērts. Un, protams, jāuzliek datums, lai tad, kad pēc 2000 gadu to atradīs izrakumos, zinātu, kurš un kad to ir parakstījis. Kas liek cilvēkiem šajā zemē rīkoties? Tas, kas nevar piespiest rīkoties cilvēkus nekur citur pasaulē. Kultūra, reliģija, tas viss ir kā degviela, kas motivē cilvēkus darīt kaut ko. To, ko jūs redzat šodien, ko jūs dzirdat ziņās, tā nav normāla dzīve, pie kuras mēs esam pieraduši. Vardarbība un sagrāve, tā nav norma. Visiem cilvēkiem, kas dzīvo Jeruzalemē, gan kristiešiem, gan ebrejiem, gan musulmaņiem, ir viena lieta, kas viņus apvieno. Tā ir Jeruzaleme. Jeruzaleme – vispretrunīgākā pasaules pilsēta un tāpat laikā vispievilcīgākā. Šurp uz kristiešu kvartālu brauc svētceļotāji no visas pasaules. Viņi priecājas par saskarsmi ar svētajām vietām un ar šo prieku grib dalīties viens ar otru. Tāpēc šajā vietā tik dabiski un vienkārši iepazīstas visdažādākie cilvēki. Pirmo reizi te, jā, patīk, ļoti patīk, jā. Es mācījos Krievijā, tāpēc runāju krieviski. Es esmu dzimis Grieķijā.
tur ir mūsu patriarhijas teritorija, Grieķu pareizticīgo patriarhiju. Man paliks 50 gadi, kopš es esmu Jeruzalemē, kopš 1966. gada. Es te esmu no 13 gadu vecuma. Mans bērnības sapnis bija kļūt par garīdznieku. Mani vecāki arī tam piekrita. Es uzzināju, ka te ir Jēzus kaps, svētās vietas un seminārija. Tāpēc nolēmu atbraukt. Turklāt mana ģimene ir saistīta ar baznīcu. Mans tēvs sen atpakaļ strādāja par kalpotāju Grieķijas baznīcā. Mans vectēvs un onkulis bija mūki un nomira Svētajā kalnā Grieķijā. Mans brālis arī ir mūks Atona kalnā Grieķijā. Viena no 3 māsām arī mūķene Grieķijā. Mūsu ģimene jau izsenis ir baznīcā. Tik ļoti vienkārši. Grieķu pareizticīgo priesteris, tik ļoti vienkārši, tik ļoti cilvēcīgs, tik ļoti saprotams. Redzat karogus? Grieķijas karogs, un kam pieder tas otrs karogs? Pareizticīgā patriarhija. Un ko nozīmē burti FT? F-burts apzīmē grieķu vārdu filakes, sargātāji. T-burts apzīmē grieķu vārdu tafu, kaps. Sanāk filakes, tafu, kapa, sargātāji. Grieķu pareizticīgās baznīcas Jeruzalemes brālību sauc par svētā kapa brālību. Kāpēc? Jo lūdzamies un kalpojam pie svētā kunga kapa. Es esmu šīs brālības loceklis, arhimandrīts Jevsevijs. Meitene sniedz man savu roku. Ļoti mīļš onkulis, ļoti mīļš. Viņš ar kaut kādu tādu savu labestību. Viņš jau paturēt rociņus. Sākumā es tā kā nesapratu, vai es tā kā to gribu, vai tā kā patīk tas vai nē. Viņš paņem to roku un tā noglauda. Esi mierīga, viss ir kārtībā. Es vienkārši turu tavu roku. Un tad jau pēc 10 minūtēm mēs bijām gatavi bučoties un apskauties. Un bijām labāki draugi. Varbūt viņš mani jūtas spriedzi tieši tā, varbūt viņš gribēja noņemt. Es par to starp citu arī iedomājos. Šī ir vieta, kur Marijai Magdalēnai parādījās Jēzus pēc savas augšām celšanās. Tiek uzskatīts, ka Svētā kapa baznīca atrodas vietā, kur bija sists krustā, apglabāts un pēc tam augšām cēlies Jēzus Kristus. Šī ir viena no lielākajām kristiešu svētvietām. Dažu soļu attālumā no ieejas atrodas svaidīšanas akmens. Vieta, kur Jāzeps un Nikodēms ar mirrēm un alveju iesvaidīja Kristus miesu. Vēl viena baznīcas svētvieta – Golgāta. Uz kalna virsotni, kur Jēzus tika krustā sists, ved marmora kāpnes. Vieta, kur atradās krusts, atzīmēta ar sudraba apli. Ar melniem apļiem atzīmētas vietas, kur atradās 2 ļaundaru krusti, kuri tika sodīti kopā ar Kristu. Baznīcas teritorija ir sadalīta starp 6 kristiešu konfesijām – grieķu pareizticīgo, armēņu, etiopiešu, Romas katoļu, Ēģiptes koptu un sīriešu. Katrai konfesijai atvēlēts savs laiks lūgšanām. Lai starp ticīgajiem nerastos konflikti, baznīcas atslēgas jau 12. gadsimtā tika atdotas musulmaņu ģimenei, kurā tās tiek nodotas mantojumā ģimenes vecākajam dēlam. It kā tie notikumi, kas notiek šai zemē, notiek visur citur pasaulē arī. Viņi ir it kā pilnīgi normāli, bet tieši vietā Jeruzāleme ar nosaukumu Jeruzāleme. Tas viss man šķiet ir
tik koncentrēti, pilnīgi zem palielināmā stikliņa, tu redzi kaut kādas lietas, un tāpēc tu vienkārši nespēji par tām nedomāt. Jā, šī pilsēta piespiež domāt. Nu, bet par ebreju tautu un kā to ietekmēja 20. gadsimta vēsture, mēs padomāsim rīt, nākamajā sērijā. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.